Sveiki visiem atkal! Šodien es gribu ar jums parunāt par tām pašām tēmām, par kurām es esmu runājis savos iepriekšējos video, bet tā kā citiem cilvēkiem tas varbūt liekas ļoti sarežģīti un nesaprotami, tad mēģināšu to izklāstīt vēl tā kā saprotamākā, vienkāršākā veidā. Gribu parunāt par tēmu, kā prāts spēj fiziski mainīt ķermeni ar pozitīvu domu un minēšu arī dažādus pierādījumus. Tātad aiziet. Pateicoties tam, ka tehnoloģija un zinātne mūsdienās ir spēcīgi attīstījušās, mēs esam ieguvuši daudz ko tādu, ko mūsu priekšteči pat sapņot nevarēja. Bet neskatoties uz šo visu, mēs esam pakļauti pastiprinātam stresam un trauksmei. Daudzi jūtas kā no laivas izmesti, mēs satraucamies par finansēm, par attiecībām, par nākotni, jūtamies atstumti, nobijušies, vientuļi. Tas un vēl daudz kas cits rada reālas fiziskas izmaiņas ķermenī. Agrāk uzskatīja, ka gēni nemainās, bet tagad pētījumi pierāda, ka gēni ir mainīgi un viņi spēj pielāgoties un tos ietekmē apkārtējā vide. Prāts mūs spēj padarīt slimus, tāpat arī mūsu prāts spēj mūs atveseļot. Ja nu jūsu spēkos ir izdziedināt savu ķermeni tikai mainot domāšanu un uztveri, es principā pati par sevi arī esmu skeptiķe, un ja es ko nevaru pierādīt, tad principā es tam neticu. Tātad, ārstus, protams, arī biedē doma, ka prāts var izdziedināt ķermeni, jo viņi taču 10 gadus pavada mācoties, kā uzvarēt cilvēka ķermeni. Daudzi ārsti ir piedzīvojuši gadījumus, kad pacients izveseļojas bez jebkāda zinātniska pamatojuma, taču pacientu klātbūtnē, protams, to nepārunā, taču savā starpā kaut kur kabinetā pārunā un brīnās, jo zinātnisku pamatojumu vai loģiski izskaidrojumu tam nav, un ārsti principā saņemās un darbojas tālāk tā kā ierasts. Medicīnas pionieri jau desmitiem gadu runā par prāta un ķermeņa saistību, tomēr joprojām šo viedokli nav izdevies iedzīvināt medicīnas valdošajās aprindās. Šai prāta un ķermeņa saistībai uzmanību bija pievērsuši ārsti Benijs Zīgels, Lerijs Dosijs, Kristiāna Notrupa, Reičela Naomi Remena un Dipaks Čopra. Ir pierādīts, ka varat padarīt sevi slimu, domājot neveselīgas domas, un efekts nav tikai mentālajā līmenī, tas parādīsies arī fizioloģiskajā līmenī. Katrs kaut reiz ir bijis slims, katram kāds, kuru viņš mīl, ir slimojis, un katrs, ja ir slims, vēlas ātrāk beigt slimot. Daudzi varbūt ir dzirdējuši par placebo efektu. Tās ir viltus ārstēšanas metodes, kā cukura tabletes, sālsūdens injekcijas un neīstas operācijas, ko plaši pielieto mūsdienu kliniskajos pētījumos, lai noteiktu, vai konkrētās zāles, operācija vai ārstēšanas metode patiešām ir efektīva. Citiem, iedodot zāļu devu, kļūs labāk, bet arī iedodot vienkārši sālsūdeni vai citu neitrālu vielu, apmēram trešā daļa cilvēku izveseļosies, turklāt vēl konstatējot reālas fizioloģiskas izmaiņas ķermenī. Pēc eksperimentiem, ja zāles vai operācija izrādās efektīvāka par placebo, to uzskata par efektīvu. Ja nē, tad zāles neapstiprina un operācijas neveic. Brīnumainā simptomu mazināšanās nenotiek tikai tablešu un injekcijas gadījumā. Piemēram, ceļa locītavas operācijas. Viltus operācijā veic visas manipulācijas, veic iegriezumus, bet pacientam tā kā ir širmīte priekšā, viņam tālāk pašam neko nenojaušot, viņš vēro ekrānā jau ierakstu no citas operācijas, un ārsti ar māsiņām tā kā izliekas, ka veic manipulācijas, tur šļakstās, kaut ko ņemās, tur aiztiek to kāju, un pēc tam tos iegriezumus tā kā aizšuj, un pacients
pilnībā domā, ka operācija ir veikta un rezultāts daudziem ir daudz labāks nekā pēc tādas pašas pilnās operācijas citiem pacientiem. Saņemot placebo, plikpaurainiem vīriešiem sāk attaukt mati, cilvēkiem samazinās asinsspiediens, pazūd kārpas, sadzīst čūlas, samazinās kuņģaskābes līmenis, samazinās zarnu iekaisums, krītas holesterīna līmenis, pāriet pampums, Parkinsona slimībai pieaug dopamīna līmenis smadzenēs, palielinās balto asins ķermenīšu aktivitāte un cilvēkam mazinās sāpes. Dažas teorijas, lai šo izskaidrotu, zinātnieki ir izvirzījuši. Ja par izveseļošanos domāt pozitīvi, tas var veicināt tā kā dabīgo endorfīnu izstrādāšanos, kas palīdz remdēt simptomus, mazina sāpes un uzlabo garstāvokli. Ticība, ka izveseļosieties un iejūtīga attieksme varētu mazināt fizioloģisko stresu, kas, kā zināms, veicina ķermenes saslimšanu un var radīt atslābumu, kas nepieciešams, lai organisms tā kā ieslēgtu to pašatjaunošanās mehānismu. Ķermenim raksturīga stresa reakcija, tā saucās cīnies vai bēdz. Tas ir izdzīvošanas mehānisms, kad smadzenes fiksē kādu apdraudējumu. Kad šo hormonu kaskādi iedarbina doma vai emocijas, piemēram, bailes, tad aktivizējas hipotalāma hipofīzes virsnieru as, kas savukārt aktivizē simpātisko nervu sistēmu, kā rezultātā organismā paaugstinās kortizola un adrenalīna līmenis, un ilgstoši augsts šo stresa hormonu līmenis var izpausties kā fiziski simptomi, laika gaitā izraisot saslimšanu. Bet tāpat kā stresa reakcija ir domāta, lai palīdzētu mums izdzīvot ārkārtas situācijās, ķermenim piemīt arī relaksācijas reakcija. Kad iestājas relaksācija, stresa hormonu līmenis pazeminās un izdalās relaksācijas hormoni, kas pārņem vadību un parasimpātiskā nervu sistēmā un organismā atjaunojas dinamiskais līdzsvars, homeostāze. Vienīgi šajā mierīgajā, atslābinātajā stāvoklī organisms spēj atjaunoties. Prāta un ķermeņa saikni uztur arī smadzeņu prefrontālās garozas darbība. Šo teoriju apstiprina fakts, ka cilvēkam ar Alzheimera slimību reakcija uz placebo ir traucēta vai vispār reakcijas nav. Tas apstiprina pieņēmumu, ka par ticību atbildīgais smadzeņu apvidus, ko šī neiroloģiskā slimība var skart, nosaka, vai pacients reaģēs uz placebo. Tas, ko smadzenes sagaida tuvākajā nākotnē, ietekmē fizioloģisko stāvokli. Un cilvēks ar Alzheimera slimību neizjūt šo placebo efektu, jo viņi nespēja uztvert nākotni, līdz ar to viņu prāts fizioloģiski nespēja tai sagatavoties. Ir skaidrs, ka prāts un ķermenis sazinās ar hormonu un neirotransmiteru palīdzību. Šīs process sākas smadzenēs un reakcija aiziet tālāk uz citām ķermeņa daļām. Tāpēc nevajadzētu brīnīties, ka tas, ko domājam un kā jūtamies, izpaužas visā ķermenī fizioloģisko izmaiņu veidā. Ir slimības, kas ir vairāk pakļautas placebo nekā citas slimības. Tā kā placebo ir efektīvāks pacientiem ar imūnsistēmas saslimšanām, tādām kā alerģijas, endokrīnās sistēmas saslimšanām, tas būtu diabēts, iekaisuma saslimšana, kolīts, piemēram, mentālā saslimšana, kā bailes, depresija,
tad nervu sistēmas saslimšana, Parkinsona slimība, bezmiegs, sirds slimības simptomi, stenokardija, respiratorā saslimšana, astma, klepus un dažādu sāpju gadījumos. Vai placebo ārstē vēzi, sirds, infarktu, insultu, aknu mazspēju, nieru slimības? Šādu info nav pārāk daudz, jo iespējams, ka šāda slimība iekļaušana pētījumos, kur izmanto placebo, tiktu uzskatīta par neestētisku. Kerils Hiršbergs un Brendans Origans ir apkopojuši spontāno remisiju projektu. Šajā datubāzē ir apkopoti fakti par vairāk nekā 3,5 tūkstošiem gadījumi no vairāk nekā 800 žurnāliem 20 dažādās valodās, dokumentējot neizskaidrojumus spontānās slimības remisijas gadījumus. Spontāno remisiju viņi ir definējuši kā slimības vai vēža pilnīgi vai daļēji izzušana bez medicīniskas ārstēšanas vai ar tādu ārstēšanu, kas nav uzskatāma par pietiekamu, lai izraisītu slimības simptomu vai audzēju izzušanu. Bibliogrāfijā atrodami pārsteidzoši gadījumi, kāds HIV pozitīvs pacients kļuvis HIV negatīvs, kādai sievietei neārstēts metastātisks krūts vēzis bija izraisījis krūšu, plaušu un augštilbu audzējs, kas pēkšņi izzuda. Bez ārstēšanas izzuda trombs, kas bija nobloķējis vīrieša sirds artēriju, citam vīrietim izzuda smadzeņu asinsvadu anērisms, kāds vīrietis ar šautubrūci galvā izveseļojās bez ārstēšanas, izveseļojās sieviete ar sirds kardiomiopātiju, citai sievietei pēkšņi pazuda vairogdziedzera problēmas. Uzmanības fokusēšana uz slimību padara slimu. Pārlieku daudz zināšanas par to, kas ķermenī var saiet grīstē, patiesībā ļoti kaitē. Jo vairāk pievērsīsiet uzmanību neskaitāmiem veidiem, kā ķermenis var saslimt, jo ticamāk, ka izjutīsiet simptomus. Zinātnieki principā šo fenomenu sauc par nocebo efektu. Tā kā pretēji placebo efektam, kas rodas no pozitīvas domāšanas, nocebo efekts spēks nāk no negatīvām domām. Ir pētījumi, kur jauna ķīmijterapijas medikamentu kontrolas grupā pacientiem dots salsūdens šķīdums, taču viņus it kā brīdināja, ka tā varētu būt ķīmijterapija, un rezultātā 30% pacientu nogāja mati. Citā pētījumā pacientiem deva cukurūdeni un teica, ka tas var izraisīt vēmšanu, un 80% pacientu vēma. Vēl kādā pētījumā astmas slimniekiem deva ieelpot nekaitīgu salsūdens šķīdumu, un pēc tam viņiem teica, ka tas var saturēt kairinošus alergēnus, rezultātā pacientiem ne tikai trūka elpa, bet viņu bronhi sažņaudzās. Stāvoklis uzlabojās, kad pacientiem, kuriem uznāca šīs briesmīgās astmas lēkmes, iedeva to pašu neitrālo šķīdumu un pateica, ka tas palīdzēs. Kādā pārsteidzošā gadījumā tiek aprakstīts psihiatrijas pacients, kuram bija tā kā personību dalīšanās. Būdams viena personība, viņš necieta no cukura diabēta, un viņam bija normāls cukura līmenis asinīs. Taču brīdī, kad viņš tā kā pārtapa par to otru personību, viņš uzskatīja, ka viņam ir diabēts, un patiešām kļuva par diabētiķi, mainījās visa pacienta fizioloģija. Kas gan ir svarīgāks par gēniem, ja runājat par epiģenētisko kontroli? Prāts. Kā izrādās, lai arī nevar tā kā īsti izmainīt DNS, var izmantot prāta spēku, lai mainītu to, kā DNS izpaužas. Saskaņā ar DNS dubultspirāles atklājēju Džeimsu Vatsonu un Francisu Kriku uzskatu apgalvo, ka mūsu ķermenī visu nosaka gēni. Būtībā gēni ir mūsu liktenis. Sirds slimību, krūtsvēzi, alkoholismu, depresiju, augstu holesterīna līmeni, jebko.
Ja jau kāds tāds ir bijis tā kā ģimenē, tad jūs faktiski esat nolemti. Taču epigenētika atklāja jaunas teorijas, kas liek apšaubīt ģenētisko nolemtību teoriju. Rodas aizvien vairāk zinātnisku atklājumu par to, kādas fizioloģiskas izmaiņas piedzīvojam domādami, ka izveseļosimies pretstatā tām, kādas piedzīvojam domādami, ka būsim slimi. Diemžēl daudzi bērnībā ir aizgūši veidu, kā domā par savu veselību. Tolaik negatīvās domas par veselību ieprogrammēja prātā pret mūsu gribu. Lielākā daļa nav ieprogrammēti domāt par veselību pozitīvi. Tādi pieņēmumi, kā es ātri saaugstējos, es vienmēr pārēdos, es droši vien ilgi nedzīvošu, manā ģimenē daudzi slimo ar vēzi. Tas viss liek iedarbināt organismā kaitīgus fizioloģiskos procesus. Šādi pieņēmumi pārtopa arī dziļākos un plašākos personas ierobežojumos, kā esmu nevērtīgs, neesmu pietiekami gudrs, neesmu pelnījis daudz naudas, esmu neveiksminieks, neviens mani nemīlēs. Zemapziņā uzņem vecāku, skolotāju un citu cilvēku pārliecības, kas iespaido jūs pašā dzīves sākumā un piepildot prātu ar programmām, kas darbosies visu jūsu atlikušo dzīvi, ja vien jūs neiemācīsieties zemapziņu pārprogrammēt. Pat ja jūsu pieaugušā cilvēka apziņā ir, ja jūsu apziņa ir piepildīta ar pozitīvām, cerīgām domām, 95% laika jūs vada zemapziņa. Šīs ierastās negatīvās domas, kas aktivizējas ikreiz, kad neesam koncentrējuši uzmanību uz pozitīvo, kļūst automātiskas. Tās darbojas pat tad, kad mēs guļam, strādājam vai brīžos, kad apzināti neatkārtojam pozitīvās afirmācijas. Lai izmaiņas domāšanā būtu noturīgas, jums jāmaina domas, nevien apziņas līmenī, bet arī zemapziņas līmenī. Piemēram, ar manām muguras sāpēm mājās visu laiku sāp, vienalga, ko darīju. Dzēru zāles, visādas fizioterapijas, visu kaut ko darīju. Kad devos pie kāda ārsta, gribēju to, lai tas ārsts redz, kā es mocos, kā man sāp, visus manus simptomus un lai palīdz noskaidrot, ko man darīt tālāk, kas man kaiš, ko es varu darīt, lai man nesāpētu. Bet vienmēr, kad pie ārsta gaidu rindā, no maniem simptomiem principā nav ne ziņas, ne miņas. Un visi ārsti kā viens man saka, ka operētā vietā viss ir kārtībā, varbūt tur citiem skriemeļiem kaut kādas problēmas, varbūt tie pie vainas, bet tur neesot tik traki vēl, lai tā kā ņemtos un operētu. Ir arī magnetorezonances, kurās ir konkrēti pierādījumi par problēmām, bet tā kā tajā mirklī, kad esmu ārsta kabinetā, man nav izteiktu sāpju simptomu, tad ārsti noplāta rokas un varētu būt, ka visdrīzāk es ārstiem uzticos un domāju, ka viņi man spēs palīdzēt un tāpēc simptomi pazūd. Un tad, kad atgriežos mājās, mans prāts atkal uzdarbojas, un atkal man viss sāk sāpēt. Visdrīzāk, zinot to, ka es eju pie ārsta un ka tur man palīdzēs, prāts reģistrē atslābumu, kaut kādu cerību, optimismu, rūpes un domu, ka ķermenis saņems ārstēšanu, smadzenes atviegloti uzelpo. Domas atslēdz stresa reakciju, ko es izjūtu, kad sāp. Un doma par vizīti izraisa relaksācijas reakciju, ķermenis nomierinās un tiek aktivizēti pašizdziedināšanās mehānismi.
Palīdz prāts, bet, protams, ir reizes, kad ārsti arī ir vajadzīgi, jo, teiksim, nogriežot pirkstus, tie jāpiešuj atpakaļ, jā, paši viņi neataugs, bet pirkstu funkcionēšanas spēju atgriešana ir atkarīga no cilvēka pozitīvās domāšanas. Arī, ja cilvēkam nesanāk vēl tikt galā, lai domātu tikai pozitīvi, tad ārsts palīdz ar zālēm likvidēt sāpes. Daudz kas ir atkarīgs arī no ārsta vai medpersonāla iejūtības, rūpēm un pozitīvas domāšanas. Ar to var panākt veselības uzlabošanos. Teiksim, ja atrod vēzi, jums ieslēdzas uzreiz mehānisms cīnies vai beidz. Stresa reakcija un virsnieres sāk ražot kortizolu. Simpātiskā nervu sistēma aktivizējas, prāts uztver vārdu vēzis kā nāves draudus. Šāda psiholoģiskā stresa stāvoklī organismam nav daudz resursu cīnīties ar vēzi. Bet, ja jums trāpās laipns, gādīgs onkologs, kas jūs apskaus un apgalvos, ka viņš ir ārstējis tūkstošiem tādus pacientus ar vēzi, un vairākums ir izārstējušies, un lai kas arī notiktu, viņš vienmēr būs jums blakus un darīs visu, lai jums palīdzētu. Pat ja jūs gaidīs smaga operācija un ilga ķīmijterapija, jūs jau jutīsieties labāk, jo prāts nomierinās un bailes mazinās, jo esat drošās rokās. Ķermenis atslābs, stresa reakcija tiek atslēgta, un šajā relaksa mirklī organisms var sākt sevi ārstēt. Tā vietā, lai noliektu netradicionālu ārstēšanas metodes, es izvirzu teoriju, ka varbūt netradicionālo metožu ārstēšanas spēks slēpjas ne tik daudz pašās tais metodēs, bet pozitīvā pārliecībā par ārstēšanas metodi dziednieka veiktajā, iejūtīgajā aprūpē un relaksācijas reakcija, ko šī ārstēšana izraisa. Cilvēki par katru cenu cenšas izpatikt patstāvīgi mainīgajām sabiedrības prasībām, kas nozīmē sekot modes tendencēm, salīdzināt sevi ar citiem, iemainīt to, ko patiesībā mīlat, pret to, ko jūsuprāt mīl citi, un ievērot mākslīgi radītos atbilstības standartus. Mums piemīt vēlme būt sociāli pieņemtiem, lai nejustos, teiksim, nožēlojami vai netiktu sāpināti. Mēs visi vēlamies būt mīlēti un pieņemti. Mēs vēlamies piederēt, bet par kādu cenu? Vai ir vērts atteikties no tā, kas esam, un aizvietot savu būtību ar kaut kādu mākslīgo sevis versiju, ko patstāvīgi pielāgojam, lai atbilstu šodienas iluzorējām prasībām? Skaidrs, ka ikdienas darbs izraisa zināmas sekas ķermenī, bet ne tikai fiziskā apdraudējuma ziņā, to ietekmē arī prāts, kas reaģē uz darbā piedzīvoto ar stresa vai relaksācijas reakciju. Jūs zināt, ka darbs var radīt daudz stresa, bet darbā var būt arī patiesas laimes brīži. Kad darāt to, ko mīlat, kad jūtaties dzīves straumē, izjūtat misijas apziņu, ja, saskatāt mērķi un esat pateicīgi par iespēju darīt ko jēgpilnu. Šādas izjūtas nāk par labu organismam tikpat lielā mērā, cik stresa reakcija tam kaitē. Stress darbā sabeidz dzīvi un pārvērš fiziskajos simptomos. Ik viens, kam ir bijusi migrēna pēc neveiksmīga darījuma, var savilkt vai savilkt pleci pēc priekšnieka kaut kādām izteiktajām kritikām, to apliecinās. Bet vai ārsts jums ir ieteicis darīt darbu, ko mīlat, lai izārstētos no audzēja, vai ieteicis iet prom no darba, lai atbrīvotos no kairinātā zarnas sindroma? Vai esat iedomājušies, ka stress darbā ir pie vainas insultam, vai atzinuši sev, ka profesionālais piepildījums ir bijis iemesls jūsu kroniskās kaitas spontānai remisijai?
Varbūt pienācis laiks mainīt uzskatus un savu domāšanu. Informāciju tehnoloģiju laikmets mūs ir pārvērtis par darbaholiķiem. Ja agrāk atelpu sniedza kaut vai kādas vēstules gaidīšanas pa parasto pastu, ja, kas notika ļoti, ļoti ilgi, tad šodien nevien ārsti ir sasniedzami 24/7. Mēs visi tādi esam. Ja. Mūs var sazvanīt, mūs var satikt, mēs vienmēr esam pieejami. Un pētījumi liecina, ka cilvēki iet uz darbu pat tad, kad ir slimi, savainoti vai tajā dienā, teiksim, apmeklējuši ārstu. Ja. Fakts, ka cilvēki neatpūšas, tiek saistīts ar pāragras nāves gadījumiem. Ja prāts dažādus stresa faktorus var tā kā sašķirot, ja, tad smadzenes tos uztver pilnībā vienādi, kā apdraudējumu un uzreiz ieslēdzas stresa reakcija. Var racionāli saprast motivāciju, kāpēc paciet stresa pilnas situācijas, jo ir jākāp pa karjeras kāpnēm, jācenšas noturēties darbā, ekonomikas mainīgajos apstākļos vai jādomā par to, kā samaksāt īri. Bet vai tiešām jūs esat gatavi ziedot savas dzīves gadus, lai tikai vairāk nopelnītu, piesaistītu vairāk klientu vai atstātu iespaidu uz savu priekšnieku? Labāk padomājiet par savu veselību, darba vietā nosakiet veselīgas robežas un parūpēties par sevi. Atkal un atkal gribas atgādināt, ka no sākuma ķermenis jums signalizēs ar vieglākiem simptomiem, tur iesāpēsies mugura, kaut kādas galvas sāpes, acu jūtīgums, bezmiegs, nogurums, galvas reiboņi, ēstgribas traucējumi, kuņģa zarnu trakta kairinājums. Uztveriet šos simptomus kā nopietnu brīdinājumu par daudz nopietnākām slimībām, kā insults, infarkts vai vēzis. Vidēji cilvēks ikdienu piedzīvo kaut kādas 50 īsas stresa reakcijas epizodes, bet vientuļie vai darbā pārlieku satrauktie pat vairāk, un tas liek organismam patērēt daudz enerģijas veselīgas homeostāzes uzturēšanai. Sākumā organisms cenšas pielāgoties, bet laikam ejot tas nogurst un lieta kļūst ļoti nopietna. Biežas asinsspiediena svārstības bojā asinsvadu sieniņas un tās plīst. Taukskābju un glikozes pārprodukcija izraisa aterosklerotisko pangu veidošanos, kas attīsta sirds slimības. Hronisks muskuļu saspringzinājums un iekaisums izraisīs sāpes un balsta kustību aparāta saslimšanas. Kortizola pārprodukcija nomāc imūnsistēmu, kas pakļauj organisma infekcijas un vēža attīstības riskam. Pastāvīga stresa reakcijas aktivizēšanās, ko izraisa stress darbā, var novest pie sirdslimībām, vairogdziedzera saslimšanām, čūlām, autoimūnām saslimšanām, aptaukošanās, diabēts, seksuālā disfunkcija, depresija, anoreksija, Kušingas sindroms, hroniskais nogurums, iekaisums, vēža. Un tie, kuri pakļauti nervozai atmosfērai darbā, bieži mirst jauni. Kāds pētījums, kurā piedalījās 7000 cilvēku, liecina, ka kopumā, protams, labāk ir būt nodarbinātam, nevis bezdarbniekam, tomēr labāk būt bezdarbniekam nekā strādāt slikti apmaksātu darbu ar pārmērīgām prasībām bez kolēģu un vadības atbalsta, kur jums ir maza ietekme un kontrolas iespējas. Tāpēc, kad saņemsiet samaksu par savu stresa pilno darbu, padomājiet, vai paši gadījumā nemaksājat krietni augstāku cenu par to, ko samaksāja jums. Iespējams, jūs apzināties, ka stresa pilnā darba dēļ cieši veselība un jūs gribētu samazināt slodzi vai iet prom no darba,
varbūt atrast citu darbu. Taču gan jau nodevīgā balstiņa jūsu smadzenēs čukst, ko tu iedomājies, tu taču to nevar atļauties, kas maksās rēķinus. Jūsu organisms tā jau cenšas tikt galā ar stresu, bet bailes zaudēt darbu to vēl vairāk palielina. Jūs nevarat momentā mainīt savu finansiālo situāciju, bet tomēr varat ietekmēt to, kā jūsu prāts reaģē uz raizēm par naudu. Ilgus gadus ir pētīts optimisms un pesimisms, kā cilvēki izskaidro dzīves veiksmes un neveiksmes. Un noskaidroja, ka optimistu un pesimistu atšķirība slēpjas labu un sliktu notikumu uztverē, tā kā cik patstāvīgi, visaptveroši un personīgi viņu tos izjūt. Pesimisti negatīvo notikumu tā kā uztver kā patstāvīgi, klātesošu, tik slikti būs vienmēr, tas visu sabojās, tā ir tikai mana vaina, un viņā rodas tāda kā bezcerības sajūta, un viņi sagatavo augsti hroniskai nelaimīgai sajūtai un tālāk jau slimībai. Turpretī optimisti negatīvu notikumu uztver kā kaut ko pārējošu, ārkārtēju, viņu neskarošu, varētu tā teikt, bet labos notikumus uztver kā patstāvīgus, visaptverošus un savu spēju izraisītus. Protams, kā jūs jau sapratāt, optimisti dzīvo ilgāk nekā pesimisti. Ja optimists ir saslimis, tad viņš vieglāk un ātrāk atveseļosies un vispār retāk saslimst. Varam mācīties, ka spēja kontrolēt savas emocijas un izvairīšanās no upura lomas un spēja saglabāt cerību, sastopoties ar dažādu pieredzi, tajā skaitā traumatisku, ietekmē to, vai mēs saslimsim vai paliksim veseli. Saskaņā ar laimes pētnieku atziņām tādas īpašības kā optimisms un laimes sajūta var iemācīties, un rezultātā jūs būsiet fiziski un mentāli veseli. Sastopoties ar likstām, mēs domājam par nelabvēlīgo notikumu un domas ātri pārvēršas pārliecībā, kas kļūst par ieradumu, ja to nepamanām. Atbilstoši šai pārliecībai mēs jūtamies un rīkojamies, un tās ir sekas. Iemācoties koriģēt to, kā pārvēršam nelaimes pārliecībā un kā rīkojamies saskaņā ar šo pārliecību, mēs varam transformēt negatīvās domas par cerību pilnām domām. Tad, kad pesimistam gadās kāds, teiksim, negatīvs notikums, mēģiniet novērst savu uzmanību un domāt par kaut ko citu vai apstrīdēt tās. Zinu, ka sākumā tas var likties ļoti sarežģīti un grūti, bet tad, kad jūs tā kā jau vairāk kārt to būsiet tā kā mēģinājuši darīt, tad jums tas aizies automātiski. Lai apstādinātu domas, var, teiksim, skaļi ieklieties stop, vai ja ir, teiksim, aproce uz rokas, jūs varat spēcīgi viņu atvilkt un atlaist vaļā. Jūs apzināti koncentrēsiet domas uz kaut ko citu. Iedarbīgs līdzeklis ir arī negatīvo domu tā kā apstrīdēšana. Tikai ir jāiemācās pareizi diskutēt. Atrodiet argumentus, kāpēc jums nav taisnība. Piemēram, ja labākā draudzene jums neatbild uz telefonu zvaniem, ja, un tad jūsu prāts sāk fantazēt, kaut kas nav kārtībā, vai kaut kas ir noticis, laikam esmu briesmīgs draugs, un viņa vairs negrib ar mani kontaktēties. Mēģiniet apstrīdēt to, argumentējiet to, ka viņa ir aizņemta, ka viņa pārzvanīs. Nu, visādi var būt, bet pāanalizējot, jūs pat varat nonākt līdz tam, ka
šai draudzībai, teiksim, nav paredzēts ilgs mūžs, iespējams, jūs no šīs draudzības vienalga uzzināsiet kaut ko par sevi, kas ir tā kā ieguvums. Iegūsiet kaut kādu pieredzi, jo, lai arī kaut kur citur ir cilvēks, kurš kļūs par jūsu labāko draugu uz mūžu. Un nav jāieciklējās uz kaut kādām problēmām, bet jāskatās tālāk pozitīvāk un optimistiskāk. Zinātnieki ir izpētījuši, ka laimes sajūtu cilvēks var paaugstināt katru vakaru pierakstot pateicības. Ir veikti eksperimenti ar cilvēkiem, kam ir smaga depresija. Viņi no depresijas, principā, ja cilvēki zina, kas ir depresija, no depresijas pat knapi spēja izkāpt no gultas. Ikdienas viņiem bija internetā mājaslapā jāieraksta 3 labas lietas, kas ar viņiem notikuši šajā dienā. Un pēc 15 dienām viņu stāvoklis bija uzlabojies uz vidēji smagu vai vieglu depresiju. 94% atzina, ka jūtas labāk. Vēl pētījumi liecina, ka laimīgiem cilvēkiem ir līdzīgi paradumi. Viņi daudz laika veltā attiecību uzturēšanai ģimenē ar draugiem, labprāt izsaka pateicības par visu, kas viņiem bijis, pirmie sniedz palīdzības roku, par nākotni domā pozitīvi, bauda dzīves priekus, un cenšas dzīvot šeit un tagad. Bieži nodarbojas ar sportu, uzticīgi, neizbēgamo izaicinājumu priekšā, Tā kā pētnieki arī secinājuši, ka cilvēki būs laimīgāki, izvairīsies no pārlieku lielas reflektēšanas, neliederīgas prātuļošanas, sociālās salīdzināšanas, risinās problēmas tad, kad tās patiešām rodas un koncentrēsies uz iegūmu, nevis stresu, zaudējumu vai traumu, praktizēs piedošanu, iesaistīsies aktivitātēs, kas liks justies dzīves plūsmā, vairāk smaidīs un rūpēsies par savu ķermeni. Hārvardas kardiologs daktaris Herberts Bensons veica pētījumus, ka ķermenim ir iespējams iemācīt neapzināti kontrolēt zināmus fizioloģiskos procesus. Izrādās, ka meditācijai seko pārsteidzošas fizioloģiskās izmaiņas. Meditācijas ietekmē sirds darbības, elpošanas un vielmaiņas palēnināšanos. Un Bensons šīs meditētāja fizioloģiskās izmaiņas nosauca par relaksācijas reakciju. Viņš bija pārsteigts par šīs vienkāršās metodes iedarbīgumu, jo 10-20 minūšu meditācija spēja sniegt tik lielu labumu veselībai, kas tad notiek ar tiem cilvēkiem, kas praktizē meditācijas augstākā līmenī. Viņš pierādīja, kā relaksācijas reakciju var izārstēt stenokardiju, sirds aritmiju, alerģiskas ādas reakcijas, trauksmi, vieglu līdz vidēji smagu depresiju, bronhiālo astmu, herpes vīrusu, klepu, paaugstinātu asinsspiedienu, neauglību, bezmiegu, sliktu dušu, vemšanu, teiksim, grūtniecības laikā, kas ir arī diezgan izteikts. Tad bija nervozitāti, vēža un aids izraisītus simptomus, menstruālās sāpes un reumatīdu artrītu un vēl visādas sāpes kā muguras, galvas sāpes, vēdera muskuļu locītavu, pēc operācijas kakla sāpes, visādas, viss šitas elementārais, ko var iedomāties. Ja, teiksim,
nevarat aiziet prom no stresa pilna darba un neesat gatavi pamest nelaimīgu laulību, neesat atraduši mūža mīlestību, nevēlaties apmeklēt baznīcu, viss ir kārtībā, tad vienkārši iesaku atrast aktivitātes, kas aktivizēs relaksācijas reakciju un palīdzēs tā kā neutralizēt stresus. Tā var būt ne tikai meditācija, teiksim, kaut kādas radošās izpausmes, mīlāmu cilvēku klātbūtne, vai kaut kāda, teiksim, žurnāla lasīšana, smieklī, rotaļas ar dzīvniekiem, kādam tā var būt lūkšana, kādam tā var būt snauda, joga, masāža, dziedāšana, mūzikas instrumentus spēlēšana, karsta vanna, kādam varbūt darbs dārzā, ēst gatavošana, jā, vai kaut kādas pastaigas došanās dabā. Pilnīgi jebkas, kas jums rada prieku, gandarījumu, labsajūtu un aktivizēs parasimpātisko nervu sistēmu un ļaus ķermenim pabūt miera stāvoklī, lai neutralizētu stresu. Dažreiz jūs varat tikt galā ar stresa reakciju, tā arī nesapratuši, kas to ir izraisījis. Tomēr daudz labāk ir iedziļināties un saprast, kas izraisa šo stresa reakciju. Ja veicat stresa mazinošas aktivitātes, kā meditācija vai radošās pašizpausmes, fiziskās nodarbes, taču nenovēršat pašu stresa iemeslu, jūs neuzlabojat ķermeņa izredzes izveseļoties, bet ja spējat atrisināt problēmu saknē un likvidēt stresa reakcijas iemeslu, jums ir lielākas izredzes izārstēties. Skaidrs ir tas, ka jūs lielā mērā nosakāt to, cik vesels esat. Ja jūs izsmēķējat 3 paciņas dienā un rezultātā saslimstat ar plaušu vēzi, ja katru dienu ēdat Hesburgerā un piedzīvot sirdstrieku, ja 30 gadus esat pavadījuši lilā pillā, ja, un beigās tiekat pie aknu cirozes vai ilgu laiku esat dzīvojuši vardarbības pilnā laulībā un saslimstat ar autoimūno slimību, visticamāk, ka jūsu veselības problēmas ir radījis izvēlētais dzīvesveids. Taču gadās arī piedzīvot fiziskas kaitas, kuras nekādi nespējat ietekmēt. Teiksim, esat piedzimis ar vienu lieku chromosomu, jūsu auto uztriecas kāds piedzēries autovadītājs, jūs nezinādami pārceļaties uz dzīvi toksisku atkritumu izgāstos tumā, nejauši kļūstat par upuri apšaudē no garām braucošas mašīnas, teiksim, pēkšņi sagāžas batuts, pa kuru jūs lēkāt un krītat un salaužat roku. Gadās visādi. Un ir vienalga, vai slimība ir radusies tāpēc, ka esat par daudz smēķējuši vai par daudz dzēruši, ēduši, vai jums ir vienkārši nepaveicies, nav jēgas sevi šaustīt par pagātnes notikumiem, kurus vairs nekādi nevar mainīt. Tas tikai izraisa stresa reakciju un pasliktinās situāciju. Lai nekristu nožēlā vai sērās par to, kā varēja būt, ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt optimismu un koncentrēties uz pateicību un novērtēt visu to, kas ir jums dots. Ja esat piedzīvojis tādu svētību, ka šī procesa rezultātā esat izveseļojies, tad pateicaties saviem sargeņģeļiem, un tagad jūs varat to izmantot tieši to, ko jūs esat iemācījušies, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Nav nekāds jaunums, ka sarežģītas attiecības ir kaitīgas, tas nu ir skaidrs. Iespējams, arī kādam no jums ir tādas nepatīkamas attiecības, bet nav ienācis prātā, ka tās nelabvēlīgi ietekmē arī jūsu ķermeņa fizioloģiju. Saslimstot ar vēzi, jūs uzreiz nesaistat šo faktu ar to, ka laulībā piedzīvotā vardarbība iespējams ir novājinājusi imūnsistēmu, jo patstāvīgi tika aktivizēta organisma stresa reakcija. Kad piedzīvot
infarktu jūs neiedomājaties par māsu, kura katru reizi jums uzbrūk, kad viņai piezvanāt, vai par draudzeni, kas jūs patstāvīgi apvaino, kad satiekaties un aiz muguras jūs aprunā. Kad ļaujat sirdī just, kļūstat noturīgāki pret kaunu un pārstājat nosodīt citus, iemācieties piedot, spējiet būt autentiski un atklājiet citiem savu dvēseli. Jūs ļaujat prātam veikt brīnumu, aktivizējot ķermeņa dabisko pašizdziedināšanās spēju. Jūs varat ar sevi strādāt, uzdodot sev šādus jautājumus, bet vislabāk būtu viņus uzrakstīt, lai jūs varētu pārlasīt šos jautājumus un tad jau analizēt un izprast, kādā virzienā jums virzīties. Teiksim, vai ir kas tāds, kas neļauj jums būt pašam? Ja tā ir, kas jūs ierobežo? Ko jūs sevī mīlat un cienat? Kā jums dzīvē pietrūkst? Kas jums dzīvē patīk? Vai jums ir romantiskas attiecības? Ja ir, vai esat laimīgs? Ja nav, vai jūs tādas vēlētos? Vai izjūtat gandarījumu darbā? Vai jūtat, ka realizējat savu tā kā dzīves mērķi? Vai jūtaties seksuāli apmierināts gan kopā ar partneri, gan pats ar sevi? Vai izpaužat savu radošumu? Ja jā, tad kādā veidā? Ja nē, tad vai jūtaties radošā ziņā nerealizējies, it kā jūsos kaut kas smuk un grib tikt ārā? Vai jūtaties finansiāli nodrošināts? Varbūt nauda jums ir stresa faktors. Ja labā feja varētu mainīt vienu lietu jūsu dzīvē, ko jūs vēlētos? Kurus noteikumus no tiem, ko ievērojat, jūs gribētu pārkāpt? Ja godīgi iedziļinoties, jūs pats priekš sevis atbildēsiet uz šāda tipa jautājumiem, tad domāju, ka tas varētu ieviest kaut kādu skaidrību par jūsu slimību vai sāpju iemesliem un kurā virzienā jums virzīties. Ļoti ceru, ka šis video jums tiešām noderēs. Domāju, ka vairs vienkāršāk nav iespējams izstāstīt to, ko gribu, lai jūs saprastu, kā ar sevi strādāt, kā virzīties un analizēt. Tā kā jauku jums dienu un līdz nākamajai reizei!